Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Sveitības cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā Kas ir cilvēks. Es sveicināts Juri. Šodien par mobilizāciju. Un, jāsaka, ir godīgi, ka nekad neesmu tā domājis tieši kontekstā ar sirdi. Kā mobilizēt sirdi. Kā atpūtināt sirdi, jā. Kad ir pārstrādājies, kad ir tu pārskrējies, tad, kad tev viss tur notiek. Jā, drīzāk tas atpūtināt, jā, paņemt validolu tabletīti, un tas jā, bet šeit tieši otrādāk mobilizēt, lūdzu. Jā, mēs labu laiku runājām gan par bailēm, gan par dusmām. Un tas ir jāatgādina mums, man pašam sev jāatgādina, ka mums runa nav par šīm lietām kā tādām, jo tas būtu speciāli cita tēma, un tā būtu ētika, un tā būtu garīgā cīņa, un kas vēl. Bet mums runa par sirds vārtiem, un mēs to pieminējām par tik par cik, un šīs lietas var būt problēmas, kā viena tā otra, kā bailes, tā dusmas ir liels problēmas. Arī pat kristiešu dzīvē, kā mēs arī varam vērot. Un tomēr nav jau pavelti nekas. Un mēs redzam, varam saskatīt arī to labo brīžiem un arī to svētīgo, kas ir redzams cilvēku uzbūvē. Jā, pie sirds mobilizācijas mēs varam apkopot šos abus divus jautājumus. Gan par vienu, gan par otru, par bailēm un par dusmām, un ieraudzīt tos nedaudz citā gaismā. Gan kā derīgas lietas, un arī kā bīstamas lietas. Te ir runa par to, ka cilvēkam ir nepieciešama mobilizācija, un bez viņas viņš nevar nepavēlt. Ir tāds adrenalīns, nepavēlt ir daudz citi mehānismi, kas... Šobrīd mēs runājam par tiem mehānismiem, kuri mūs mobilizē, gribam vai mēs negribam. Jā, ir arī tas, kas notiek, es tūlīt gribēšu tam pievērsties, kas notiek arī pilnīgi pat mazliet tā kā neatkarīgi no gribas, jo tas organisms tik neparasti iekārtots, ka viņš arī ļoti sargā sevi un ir gatavs reaģēt uz briesmām ļoti ātri. Bet ir, tā mobilizācija šeit ir tāds pāris bildīts, tas iesākuma kadros, kur faktiski runa ir pa vienu policistu, kas meža ugunsgrēkos ASV noskrēja milzīgus gabalus, ceļa gabalus un glāba ciema iedzīvotājus, un tad vienkārši brīnījās viss par to, kādus rekordus viņš attīstīja, pats nebūdams ne sportists, nekas, bet vienkārši parasts cilvēks. Un tas ir šis mobilizācijas efekts pozitīvā nozīmē, ka pie zināmiem apstākļiem cilvēks ir spējīgs parādīt ļoti augstus rezultātus. Un te ir gan sirds darbs iekšā ļoti liels, te ir aknas, te ir cukurs asinīs, kas tiek izmests, un īpaši hormoni, kas darbojās organismā. Un tā. Un te ir tāda, vēl par fizioloģiju runājot, par fizioloģiju tieši, un abrīnojot arī to, cik gudri Dievs ir cilvēku radījis, jo tas jau viss ir Dieva radīts mehānisms. Šeit ir tāda amigdala, kas ir sauktais mandeļveida ķermenis, kuram pievērs uzmanību pētnieki tikai 19. gadsimtā. Šodien tas ir kļuvis jau par tādu ļoti populāru tematu, un to tā sauc par trauksmes taustiņu. Tas ir smadzenēs apmēram deniņa augstumā, ir tāds, kā, teiksim, tā nosacīt teikt, divas lampiņas, kuras ir sajūgtas ar visu to, ko mēs jūtam. Gan redzam, gan dzirdam, gan arī varbūt pat nojaušam.
Un tad ir tas jautājums arī, kad mēs nojaušam brīžiem to, kas vēl nav gluži redzams ar acīm, ko mēs nefiksējam, un varbūt arī nedzirdam tā burtiski ausīs, bet šī amigdāla, mandeļveida ķermenis, viņš ārkārtīgi ātri reaģē, viņš ir tā kā tāds vienmēr mošs. Bet no kā viņš saņem tos impulsus? Tātad viņš... Garīgā sfēra? Jā, cik, protams, tas jautājums ir pētīts, un tādas absolūti viennozīmīgas atbildes šeit arī nav. Tas dažādi zinātnieki dažādi runā, bet tas, kas man patīk, ir tas, ka amigdāli es sajūgu tiešām ar maņām, ar daudzām maņām. Ne tikai redzi un ar dzirdi, ko mēs burtiski, jāsaka, šāviens ir, tad mēs krītam zemē, bet arī ar daudzām grūti jau varbūt saklausāmām vai saredzamām lietām, un viņš ir tāds, kas vienmēr skanē, jeb vienmēr ir mošs uz to, kas notiek, un ļoti ātri viņš iedarbina tos, šos trauksmes mehānismus, kaut kāds briesmas tiek pamanīts, un liek organismam reaģēt ļoti, ļoti zibenīgi. Un pat ir tā, ka šeit tāda interesanta lieta, ka šie mehānismi caur amigdālu tiek iedarbināti ātrāk nekā loģika vēl. Tāpēc tas negatīvais ir tas, ka bailes kādreiz uzvar loģiku un kādreiz nonāk cilvēks panikā ātrāk nekā viņš spēja to apsvērt, apdomāt. Tas varētu saistīts būt arī ar savu veidu zemapziņas tādu sajūtu. Kā mēdz teikt, jā, zemapziņas jautājumi jau ir tādi, arī nosacīti, vai ne, ko mēs ar to saprotam, bet jā, ir tādi mehānismi, kas ļoti, ļoti ātri darbojās, un tāpēc ir, piemēram, specvienību karavīri brīžiem tiek speciāli trenēti uz to, lai šo aizsardzības mehānismu, kas ir organismā iebūvēts, lai viņi varētu, kas saka, tā kontrolēt labāk. Liek viņiem iegrimt baseina dzelmē, un tad kāds no mugurpuses norauj balonus, jeb masku, un tās ir vislielākās bailes, un tas ir izpētīts, kad cilvēks nevar elpot vairāk, un tad kā viņš ar šīm bailēm tiks galā tagad, un cik viņš savaldīsies, un cik viņš būs mierīgs tajā situācijā, no tā būs atkarīgs, vai viņš to testu izies vai nē. Lūk, tāda interesanta, protams, lieta ir. Bet kopsumā šo te mehānismu, ar šo sirds mobilizācijas mehānismu ir tādas divas pamatlietas saistītas, kāpēc mēs arī par bailēm un par dusmām runājām. Ir cīnies vai beidz, fight or flight. Jā. Daži vēl saka, ir vēl trešais sastingt, bet lielākais vairums ir par to pārliecināti katrā ziņā, ka šīs divas pamatreakcijas, vai cilvēks tiek mobilizēts, viņš mobilizējās, viņš apsver, viņš redz ar savām priekšējām daivām, apsver, ka šajā gadījumā ir nepieciešams stāvēt, ja, tā kā mietam un nelaist nevienu garām un skatīties uz šo problēmu kā uz kā Dāvids uz Goliātu, vai ne? Viņš neieraudzīja tajā problēmu, bet ieraudzīja iespēja, un tāpēc viņš nebeigta kā pārējie, bet stāvēja cīnījās. Kādā citā gadījumā ir nepieciešams arī bēgt, ja, jo tas ir saistīts, tīri fiziski saistīts ar dzīvības glābšanu kādreiz, un labi ir tam, kas māk aizbēgt, tad, kad ir nepieciešams. Un garīgā nozīmē, garīgās lietas ar tepat virmo blakus, ja, teiksim tā, kad bēdz no jaunekļa iekārībām, ir tādas zināmas lietas, no kā ir labi bēgt, jo, ja tu viņām stāvēs frontāli pretīm, nav, kā saka, ieteicams. Un Jāzeps arī bija tas, kurš vienā situācijā ņēma un aizbēga. Lūk. Bet šeit ir tā labā lieta, runājot par organismu mobilizāciju, cīņai vai bēgšanai, tādai tiešai konfrontācijai vai
savas dzīvības glābšanai bēgot. Ja, ka šeit spēlējas stresa hormoni, stress, kas arī ir vesels mehānisms, un pirms mēs nākam pie tā, ka mēs runājam par slikto stresu un ko tas viss tad nozīmēs un ko tas izsaucas, kādas reakcijas tas izsauc, mums ir jārunā arī par labo, jo slavu Dievam, kad Dievs ir radījis mūs ar hormoniem dažādiem un tā skaitā ar stresa hormoniem. Nerunāju tagad par grēku, kas tur varbūt tad spēlē un tad arī to visu pagriezt ar mīnus zīmi, bet tagad labā nozīmē runājot, ja pātrinās pulss, paaugstinās asinsspiediens, ja kas tā ir mobilizācija, acu zīlītes palielinās, lai uzņemtu maksimāli daudz gaismas, cukuru līmenis, ja, tiek izsviests, kas dod enerģiju, tādu ļoti spēju, tādu momentā var. Tu vari gulēt ļoti, it kā savādas vai kas, bet kā pateiks, tur čūska, ja. Tur indīgi čūska nāk iekšā, cilvēks momentā vienā mirklī mobilizē visus savus resursus, un tas ir pateicoties lūk arī cukura izsviešanai asinīs, un muskuļi sasprindzinās un tā. Un, protams, arī gremošana atslēdzās visas nevajadzīgās sistēmas. Cik gudri ir viss radīts, ka tikai pats nepieciešamais paliek, ja, lai tu varētu vai nu bēgt, ja, vai stāvēt pretīm cīņā kaut kam. Fantastiski, slavu Dievam. Ja. Mēs runāsim par to, kāds var būt ļaunums, ja, piemēram, ja cilvēks dzīvo neticības dzīvi, un tagad viņš katru dienu bez ticības un paļāvības grib pats pārvarēt visas pasaules problēmas, un tad viņš nonāk tādā stresā, kas viņu var vienkārši sagraut. Ja? Bet, ja tas ir vajadzīgs mobilizācijai arī labam darbam, tad visnotaļ šeit Bībele ir par mobilizāciju un brīnišķīgi, ka ir tādi hormoni un mehānismi, kas to veicina. Ja? Tātad mobilizācija ir nepieciešama garīgiem varoņdarbiem. Un ne tikai garīgiem, mēs jau runājam arī fiziskajiem varoņdarbiem. Brīnišķīgi, jā, visnotaļ. Garīgs un fizisks, vai ne, šeit ir... Labi, bet nedaudz apskatāmies, nav tie varoņdarbi, nav tās mierīgi dzīve, rīt. Nav tie stresa brīži, kaut gan šodien jau visi dzīvo stresā savu veidu. Vai tas ir grēka stresā, vai tas ir iekārs stresā, vai... Labi, ka tu šo jautājumu paceli, jo tieši tā doma man bija prātā pavīdējusi, ka varbūt tieši tāpēc, ka nav tie garīgie varoņdarbi. Un ka varbūt ka šī tēma ir tik tāda tabū tēma, kad par viņu nekur nedzirdam, un ko varoņdarbi, kas varoņi, kas, ko, kāpēc. Viens Golijāts bija, to nokāva un vairs nav. Tāda kā labā pasaka, ja, tur par Bībeles kaut kādiem tur Samsoniem un Simpsoniem un Gideoniem, bet no mūsu dzīve jau ir dzīve. Bet varbūt tieši tāpēc es paceļu šo jautājumu, kad mums iztrūk šis labais stress, šī labā mobilizācija sirdī. Varbūt tāpēc tad arī cilvēks iet uz šiem parkiem un metās ar tām siksnām zemē, gaujā, kas ar gumijām, jā, lec zemē un meklē ekstrēmus sporta veidus, meklē, kur viņš tagad varēs izlikt ārā šo savu lieko vai ne, to lieko enerģiju. Tad kāpēc ne, es saku tā, kāpēc ne labiem darbiem, ja, kas ir brīžiem arī ļoti izaicinoši. Mums bija Vācijā, es studēju 4 gadus, mums bija darbs uz ielas, evanģelizācija, un es teiktu tā, ka katru reizi, kad mēs šo darbu sākām, bija, vismaz es to izjūtu kā vienmēr kā nepieciešamību mobilizēties. Nekad nebija tā, es to māku, protu, viss ir ok, man ir spējas, man ir dāvanas, es jau kaut kā varu.
bija nepieciešamības sagatavoties un iziet šajā darbā. Vai mobilizācija varētu būt arī kaut kas līdzīgs sevi piespiest? Kādreiz jā. Apņemties, nolikt mērķi, izpildīt. Un tas ir tik ārkārtīgi deficīta lieta, ko mēs kādreiz tik ārkārtīgi labi saprotam tādās prozaiskās dzīves lietās, ja, kad cilvēki tu cīnās par izglītību un ir gatavi pat kaut ko upurēt un atdot, bet garīgās lietās es esmu ievērojis, ka ticīgi cilvēki negrib uzņemties atbildību par savu garīgo dzīvi. Un tad ir tā, viņi, teiksim, visu šo te spraigo cīņu, viņi atstāja pasaulīgā sfērā, tur, kas ir tīri vajadzīgs pasaules, tā saka, sasniegumiem un darbiem. Bet to garīgo dzīvi un garīgos šos sasniegumus un cenšanos viņi tā kā atstāja tā kā kuģī. Tas tā kā kuģis, vai ne, liels sakramentāls kuģis vai vēl kaut kāds, teiksim, paļauties uz to, ka tev kāds nesīs, ka kāds izdarīs tavā vietā visu, kāds labs mācītājs izdarīs priekš tevs garīgo darbu. Un tas tā kā, es saku tādā tiek nostumts nost. Un, manuprāt, nepareizi, pilnīgi nepareizi, jā. Jo te ir arī taču virsotnes, kuras ir jāsasniedz. Jā, alpinists arī stāda mērķi, un tad šo mērķi sasniedz. Un ja mēs kaut ko, piemēram, šai gadā ieplānojam, kāpēc mēs nevaram garīgi kaut ko Dievu priekšā nolikt, un tad arī sasniegt, un tad arī paskatīties atpakaļ, kā tas ir veicies. Un tad sanāk tā, it kā mēs visu šo sasniegumus, jeb šo dzīšanos pazīstam tikai tīri tādā sekulārā pasaulīgā laukā, bet garīgā laukā šķiet, ka nē. Tur ir tā kā vakums, tur ir tāds kā kapsēts klusums. Nē, tur Dievs dod mieru, Dievs pasarga, Dievs un dara visu tavā vietā. Dievs, jā, un tu visu, lai nav nekas jādara, nekāds varoņdarbs. Bet Bībelē mēs redzam, tomēr tas savādāk. Ir tēma par bibliskajiem varoņiem, un ja mēs tagad skatāmies, kāpēc cilvēki grib bojevikus skatīties nereti, vai ne? Viņš tā kā sevi identificē ar Rembo brīžiem, ar Schwarzeneggeru, ar vēl kaut ko. Tie tur glābi, viņi tur spējas, valstis izglābt, un tautas, kā vienā gadījumā Schwarzeneggers pat pasauli no antikrista izglāba. Un cilvēki tādas lietas mēdz skatīties, un kristieši, un jūsmot līdzi un domāt par to. Bet mēs redzam, ka ir biblisko varoņu tēma, kas ir tīri, jāsaka tāda garīgā nozīmē skatām. Dāvidam bija izrādās varonīgi vīri, par kuriem ir pirmā laika grāmatā aprakstīts 11, 10 līdz 11 un tālākie. Mēs esam 3 varonīgi vīri. Mēs varam jūsmot par šo tēmu. Un kāpēc ne? Tad, piemēram, šāds Jašobeāms, viņš ar savu šķēpu, viņš pacēla savu šķēpu pret ienaidniekiem, pret 300 cilvēkiem, kurus viņš nodūra vienā reizē. Ja mēs to pārnesam uz garīgo sfēru. Vai nebūtu jauki, ka mums būtu varoņi, kas var, uzvarēt demonisko sfēru. Un Dievs liecina par viņiem, tā kā šeit, vai ne? Jo tas ir svētais vārds, kas liecina, ka šie vīri ir varoņi. Giborīm, tie ir varoņi. Un te bija tāda arī, kas šie 3, vai ne, viņi vēlējās palīdzēt Dāvidam un tīri tā no sirds. Dāvidam gribējās dzert, un viņš varbūt nejauši izteicās par to, ka viņam kārojās dzert ienaidnieku aplenkumā. Un šie 3 vīri izcirtās cauri filistiešu nometnei, pasmēja ūdeni nokas pie Betlemes vārtiem, ņēma to un atnesa Dāvidam. Vai tā nav izšķerdība, vai teiksim tā? Bet Dāvids to nevēlējās dzert un izlēja to kā dzeramo upuru tam kungam. Kad viņš ieraudzīja šo nodošanos, šo pašaizliedzību, šo netaupītam savu dzīvību, viņi to bija atnesuši. Bet vai tad tas ir nieks? Ja tas ir rakstīts vārdā, tam ir kāda nozīme.
arī priekš mums šodien. Ko mēs varam, kādu izšķērdību mēs varam darīt, teiksim, ko pasaule sauks par izšķērdību. Dieva dēļ un Dieva darba dēļ. Jā, daudz jūsmā par Schwarzeneggeriem, bet Benā Jojadas dēls nogalināja kādu Eģiptieti milzīgu augumu vīru, kas bija 5 solekts garš, un šim eģiptietim rokā bija šķēps, tik resnas kā audēja riestavu. Bet viņš devās pie tā lejā ar kūju, un viņš izsit šķēpu no eģiptiešu rokas un nogalināja viņu ar viņu pašu šķēpu. Tas ir tā kā, tā kā kādreiz cilvēki par pasaulīgām lietām mēdz jūsmā, bet šeit ir Bībelē tas rakstīts, un tā ir mobilizācija. Par ko lai šodien cīnās? Kur tu redz to cīņas lauku? Jo mēs esam pieraduši necīnīties. Mēs esam pieraduši, kā pasaka, tā ies, kā notiek, tā iet. Paskaties, jebkurā sfērā. Mazliet jau paceļ galvu, paburkšķi kaut ko pretī. Mēģina kaut kādu demonstrāciju uztaisīt. Bet patiesībā ar tautu, arī ar kristiešiem dara, kā grib. Tas ir viens. Tu uzreiz to pārnes uz ārējām lietām. Es arī gribētu tam noteikti pieskarties, bet pirmā sfēra ir tas, ko mēs redzam arī pastorālās sarunās daudzkārt ar cilvēkiem kontaktē. Dieva tauta ir ļoti slima. Ar visu, ar iespējamām depresijām, ar smagām atkarībām. Ja, un tas ir šausmīgais, ja, kad cilvēks var ticēt Kristumu un tā pašā laikā negūt pilnīgi nekādu labumu it kā no tā, ka viņš tic, un viņš ir gatavs ārstēt savas slimības arī pie laicīgiem. Lai cilvēki nepārprot, ka uz klausītāju Dievu tautu tu domā visus, kuri pazīst Kristu, jeb atzīst Kristu. Kas apliecina, kas apliecina un labprāt to dara. Un te būtu šis cīņas lauks, kad saņemties beidzot. Es saprotu, ir taču vārds, bailīgie neiemantos debesu valstību. Un tas nozīmē, ka Dievu bērniem ir jābūt drosmīgiem. Viņiem ir jānostājās pretī. Skatoties kaut vai pret grēku, kaut vai pret demoniskiem uzbrukumiem. Tā beigās šitās šņukstēšanas un brīžiem tās pukstēšanas viss, un tad atbildības novelšana uz Dievu, un tad kungstēt, kāpēc Dievs neko nedara, un vispār, kas ir. Nokratīt to visu, kā Ebreju 12. nodaļa sākās. Taču sapinošo grēku, vajag nokrit un skriet šajā noliktajā sacīkstē. Ja, un kaut kas sapina, taču drosmi skaties, vai ne, tagad jācīnās ir. Tad neuzvēl atbildību uz kādu, kurš tev tagad noņems, vai ne, kurš noņems tev tavu lielo grēku vai tavu atkarību. Bet pirmām kārtām Kristus ir dots ar visām iespējām. Un tagad, kur ir tas Dāvids, kurš ieraudzīs tajā Goliātā vienkārši neapgraizīt to, vai ne, un metīs viņam to Kristus akmeni tieši pierē iekšā. Jā, tur tā kā vajadzīga drosme un mobilizācija, tā ir skaitā. Arī pārliecība. Tā ir skaitā, jā. Un otrais ir, jā, tu jau teici arī par to, kad ir drosme un mobilizācija vajadzīga iestāties par vērtībām, un tās vērtības netiks brīžiem aizstāvētas, jā, kā arī Pāvils saka, cīnīties vienprātīgi par evaņģelisko ticību. Nevis par kaut kādu konfesionālismu, bet par evaņģelisko ticību. Vienprātīgi. Un tas prasa ne tikai drosmi, tas ir arī upurējošs darbs un ļoti daudz, kas tajā ir iekšā. Gļēvulības kalngals, es tā teikšu. Tad, kad mēs paskatāmies, kas notiek tepat blakus valstīs, dēļ citas reliģijas pārstāvjiem ir gatavi izņemt ārā savas pārliecības simbolus, dēļ ko? Tā jau faktiski ir totāla nodevība. Tā ir totāla gļēvulība. Tas ir totāls feminisms, kristīgais feminisms, kas iet faktiski pa priekšu.
Mēs tikai nesaucam šodien lietas īstajos vārdos. Baidās, atkal baidās. Gļēvulību mēs varam nosaukt par gudrību. un par diplomātiju un tam līdzīgām lietām, bet Dievs jau redz sirdi un redz, kas pa motīvu ir skaidrs, vai ne, ka tur varbūt bailīgie, kas saudzē, ja ne šai gadījumā saudzē sevi, kur vajag stāvēt, nevis bēgt, bet stāvēt vai ne mobilizēties stāvēšanai. Un tad var tās lietas sagrozīt vietām un sanāks bēdīgs rezultāts. Jā. Kāpēc es to varbūt sāsinu, varbūt pārāk praktiski to skatos, tikai tādēļ, ka dzīvē, nezinu kā tev, satvainojos, dzīvē cīņa ir pēkšņi tev nāk. Un tad ir tā, vai tu uzvar tajā cīņā, vai pareizi, ko tu sacīji, vai bēdz, vai cīnies, vai sastingst, nekas nenotiek, un viss, un tad ir pagājis tas laiks. Un pēc tam tu dzīvoji kā, tajā situācijā, kāda tev tad tas cīņas rezultāts ir bijis. Griez tā, kā tu gribi. Griez vienalga, kā tu gribi. Ja tu esi bēdzis, tad tu bēguļodams turpini bēgt līdz nākošai cīņai, kur tev atkal ir iespēja vai tad stop, es apstādinu, vai es turpinu bēgt, vai es sastingst, tad tas ir tas, ko es redzu, ko mēs kristieši ļoti bieži nevērtējam. Mēs vienu cīņu pakaļ otrai cīņai vienkārši uzdodam. Mīļā miera labad, mīļās tolerances labad, mīļās sadraudzības labad, mīļā ekumēnismu labad, mīļā visa labad. Turēsimies tikai kopā. Un turās tikai kopā, ka jau visi ir sapuvuši. Patiesība nav izskanējusi. Un kas notiek? Paliek totāli garīgi un arī fiziski vāji. Vairs nav spēka pateikt. Vairs nav pareizi. Kā tad tu spēj, ja tu nepārtraukt dzīvo bēguļodams? Ja tev nav stingras nostājas un tu esi gatavs mirt par ko? Jā. Ne jau par baznīcas ideju. Es par nevienu baznīcas ideju nemiršu. Man prātā nenāk tikai tāpēc, ka viņas viss ir no cilvēka radītas, baznīcas idejas. Bet par Kristu, jā, kungs mīļais, es gribu pastāvēt. Par viņu vārdu, pareizi. Es gribu pastāvēt. Es nezinu, jā, es varbūt kā Pēters krītu. Varbūt, jā, un man ir dzīvē bijušas situācijas, kur es esmu kritis tāpat kā Pēters. Bet, kur es esmu pēc tam nožēlojis, un Dievs piedod. Un Dievs paceļ. Bet... slavu Dievam. Bet pats galvenais ir, ka tu dedz, ka tu stāv par to, kā man ir apnicis šī te gļēvulīgā attieksme, kā man ir nogurdina faktiski tas, ka mīļā miera labad, tolerances labad, ekumenisma labad, brālības labad, mēs tagad čupojamies visi. Un čupojamies, jau ne tikai čupojās viens otru neatzīdami līdz galam. Liekulība arī. Totāla liekulība. Jau tagad čuposies ar citām reliģijām. Tad piedod man, kāds apstulbots prāts ir, kā Sātanam ir izdevies apstulbot Dieva bērna prātus. Tad te man ir jāatgriežas pie tavu pirmā slaida. Kur tad ir kristiešiem šī te lampiņa, ko tu teici, 2 lampiņas? Jā, tas trauksmes pogas. Jā. Trauksmes pogas. Faktiski, kas tad kristietim ir trauksmes poga? Svētā gara balss. Tā balss tur sen jau ir apklusināta tādā gadījumā. Piedod, ja es kļūdos. Tu nekļūdies. Es redzu, ka tā ir pravietiska vēsts. Kāpēc es tagad pēdējās dienās tīri lasot ziņas un klausoties vienu otru pārraidi, visu laiku speciālisti mums saka, gan vietējie, gan ārzemju speciālisti, ka kristietībai ir
vakars, kad viņi ir zaudējusi, ka viņi ir vāji, viņi neko nespēja, un tā vietā nāk stiprākie iekšā, un viņi tagad apludinās visu, un nav ko likt pretim, un šajā situācijā, vai ne, turpināt tādu patu spēli, kā iepriekš, kā tolerants un tikai iecietība un diplomātija un kas vēl, tā ir vienkārši nodevība. Ja? Mēs vienkārši nododam savas vērtības. Nekāda mobilizācija šeit nenotiek. Es tev pateikšu vēl smagāk. Tu vari nodot vērtības, ja viņas tev ir, jeb nenodot. Faktiski, ja jau tev nav vairs vērtības, tad jau tu vairs nejūties, ka tu nodod tās vērtības. Jā, tu varbūt jūties, ka tu gudri dari. Gudri dari. Un patiesībā tās vērtības jau patiešām vairs kā tādas ir ļoti maz palikušas. Jā. Par ko vēl cīnīties? Jo es tā iedomājos tā situācija Dāvids un Goliāts. Jā. Dāvidam bija pilnīga pārliecība par ko? Par vareno dzīvo Dievu. Un viņš to vērtību nekādā veidā nevarēja vienalga. Viņš redz, man nav spēka, man nav kas, bet tā patiesība, redz, kur ir šāda. Un tu neapgraizītais, ja tu vienalga, kuras reliģijas pārstāvs, tu esi pīslis mana Dieva priekšā. Dzirdi šodien, tu esi pīslis mana Dieva priekšā. Jā, nevis dialogs ar Kāds dialogs? Bet tieši strāpījums. Tu esi pīslis mana Dieva priekšā. Un precīzi pie tam pierēja. Pareizi. Tikai tāpēc, ka izlasi Dievu vārdu. Ja tu to nesaproti, kristieti, tad izlasi Dievu vārdu. Kas ir Dievam visas tautas, kā piliens pie spaiņa malas? Ir tā, ir tā. Tas ir. Kas ir visas tautas? Putekļi. Ja tu Dievu vārdu esi uzņēmis sevī, tad tu to zini. Es runāju par kristiešiem. Jā, bet... Es runāju par Dievu bērniem, kuriem nav pārliecības vairāk, kuri faktiski ir zaudējuši jebkādu arī. Piedod mani. Ja šādu te secinājumu var teikt, kristietība ir zaudējusi un bla, bla, bla. Tad piedod man ir pirmais ir jautājums, kas tu esi? Tātad vai nu tu esi sātana pārstāvs, lai vēl iedzītu pēdējo nagliņu? Un nākošais, kur tad ir Bībelē rakstīts, ka jūs būsiet lielā masa, kā ūdens plūdi nāks. Jūs esat mazais ganāmais pulciņš, kam ir uzvara, kam ir Dāvida atslēga, kam ir Dāvida uzvara, kam ir ķēniņa uzvara, aiz kura stāv Jēzus Kristus. Tas ir tas. Un tad, kad mēs esam mazi, bet mēs tā kungā esam lieli. Jā, mēs esam pēc auguma kā Dāvids. Slavu Dievam. Paši par sevi, jā. Man patīk. Jā. Bet tas, kas stāv aiz manis, tas saka pēdējo vārdu. Pārējie, mīļie, jūs varat... Redz, viņam jau bija mobilizācijas pieredze iepriekš, viņš bija lauva un ar lāci kāvies, un viņš zināja, ka tas kungs palīdz pārplēst lauvām rīklis, un kas tad ir Goliāts. Un ja mums šī dzīve ir jau agrāk uz nepareiziem pamatiem nostādīta, un mēs meklējām kaut kādas savas labumus vien, un tad jau mēs arī viņus vienmēr arī... Precīzi, un mums nav ko cerēt uz lielu uzvaru. Ja mums vispirms nav bijušas entās mazās sakāvas, jeb uzvaras, jeb cīņas, nozauks un tā. Kā kunga cīņas. Jo, piedod man, nav neviena uzvara bez cīņas. Tev neviens nedod diplomu, kad tu sēdi mājās pie pults un kruķi seriālu šitos kanālus. Neviens tev diplomu nedod par varonību. Un mēs, kristieši, domājam šādā stilā. Mēs aiziesim uz baznīcu, pameditēsim, paklausīsimies klusiņām. Mācītājs arī tur klusiņām kaut ko pačukstēs. Un tālāk
Un gaidām, ka tas kungs mums piešķirs balvu kā uzvaru. Cita līdzība ir arī, kad gaidīt ražu, kur nav sēts. Jā. Tāpat tas ir liels uzvaras gaidīt, kur nav cīņa agrāk bijusi un kur viņš nav trenējies nemaz pat elementārā lietā pielikt kaut kādu savu piepūli. Jā, tad tas ir nevīžīgi. Šeit ir piemērs no Ebreju vēstules 11. nodaļas, kas vēl vienreiz to pasvītro, jo tā nav vecā derība vienkārši. Tā ir jaunās derības nodaļa 11. kur ir dziedāta slavas dziesma ticības varoņiem. Un mēs zinām, ka neviens no šiem varoņiem nav bijis tāds absolūti perfekts. Viņiem ir savas kļūdas bijušas, un Gideonam un Simpsonam jau noteikti bija, un pat Dāvidam bija. Bet šeit ir tomēr uzsvērts, ka šie cilvēki ir savā ziņā uzvarētāji. Viņi ir gājuši, un tas teksts, es viņam pievērsu uzmanību, un skatos, kā šo var bez mobilizācijas panākt. Tātad 11.33 kaut vai, kur ir teikts, ar ticību, valstis ir uzvarējuši. Taisnus darbus darījuši. Tātad taisnus darbus darīt jau arī ir nopietnas, ne jau relaksējoties vienmēr. Jā. Un lauva rīkls, kurš var aizbāzt lauva rīklu tāpat vien, jā, tā it kā ar kreiso pirksteņu. Jā, tā taču ir dzīves investīcija, arī cīņas izpratne, un uguns spēks ir nodzēsts, un zobena asmenim ir izbēgts. Redz, arī kādreiz ir dažādas tās pozīcijas. Pārvarējuši nespēku, karā kļuvuši stipri, svešas kara pulkus piespieduši bēgt. Ja? Tad es teiktu, ka te mums ir tas modelis, ja? par svētīgo, pareizo stresu, ja? to mobilizāciju, kas atmaksāsies mūžīgi mūžos, jo mēs šeit iesējam to sēklu, kas mūžībā būs redzama. Ja? Un nevis pavadām dzīvi vienkārši tādā sofā, dīvanā guļot un baudot un savu grēcīgo laimi izbaudot un vienkārši ērtības savas egoistiskās. Nē, te ir kunga kari. Tas ir laiks parādīt, jā, izpaust. Protams, ne no sava spēka, bet paļāvībā uz tā kungu, Un citiem savukārt atkal ir, ne jau visiem ir tāds pozitīvs varonisms šeit, bet ir arī mocības vai ne, pie mocībām. Jā. Ir uzticība prasīt. Kā? Es esmu bijis čekistu priekšā. Un viņi nekad nevienu cilvēku tāpat vien nesauc. Viņiem bija sagatavots scenārijs, un viņi zina, ko viņi dara. Tad tie ir gudri cilvēki. Un lai tu tur lai tu varētu pastāvēt un nenodot kaut ko, jā, ir nepieciešama mobilizācija, arī izturība. Un tas prasa kaut ko. Tad, ja tu tiec mocīts, tad tev ir jāpastāv par savu ticību. Jā. Izsmiekli izcietuši rakstīts, pātagu sitienus, važas un cietumu. Jā. Tātad tās ir lietas, akmeņiem nomētāts, pārbaudīts, sazāģēts, no zobena mirs, staigāja apkārt aitu ādās, kazādās, trūkumu ciets, spaidīts, mocīts. Un lūk, te ir tas, ka ticības dzīve tiešām neiztiek bez šīs svētīgās mobilizācijas. Mums tas ir deficīts, mums tas ir pārvērties par deficītu, jo daļēji šeit ir maldu mācību spēlē, ne tik viena daudzas. Un cilvēka prāts sākumā ir samežģīti uz vienu, uz otru, uz trešo pusi, un tad beigās viņi neko vairs nevar saprast. Un tā viņi, jā, varbūt pat viļās visā un jā, kļūst ļoti, ļoti pragmatiski, jā, kas man kaut ko dos un kas man laimi dos un tam līdzīgi. Jā. Te varbūt vēl viena tāda tēma, kas mums varētu būt ļoti
interesanti pārunām un pārdomām. It sevišķi tādā laikmetā, kur mēs esam, kur mums ir visu laiku, mēs esam bombēti ar to pozitīvo domāšanu, vai ne? Ka viss tā ir tā super atslēga visam, vienmēr visam, tas pozitīvisms. Un tad no Bībeles viedokļa mums tas var būt mazliet kompleksāk, ja? Ir pastāv produktīvs negatīvisms, tātad vai kā to pateikt, labs negatīvisms, konstruktīvs negatīvisms un pastāv arī optimisms nevietā. Jo vairāk es lasu Bībeli, jo es saskaros, ļoti daudz vecā derībā ir pravieši apsūdz, Dievu pravieši apsūdz maldu mācītājs par optimismu nevietā, kur vajadzētu adrenalīnu saņemt sevī tik daudz, cik vien iespējams, un brēkt un pat šausmināties, ja tā vietā, relax, just relax, un viss būs labi. Tātad negatīvās emocijas tā Dievs ir iekārtojis, ka viņas var kalpot dzīvībai. Tātad nav tikai tāds viens absolūts vienīgs pozitīvisms, ir arī negatīvisms, kas var ārkārtīgi kalpot dzīvībai. Nu, ņemsim patiesu atgriešanos no grēkiem, kas ir saistīti arī ar raudāšanu un ar sirds satriektību un ar tādām lietām. Un otrādi, ja, var būt pozitīvās emocijas, kas pārvēršās cilvēkam par nāvējošām. Tas ir, par to ir vērts pārdomāt. Tā ir fantastiska lieta. Ne? Un galvenais, lai tas ir pareizi viss, lai tas darbojās pareizi. Un, piemēram, viena tāda maldīga parādība, ar ko mēs sastopamies un par ko, protams, daudz var runāt, ir pastāv fiziskais dzērums, mēs zinām, un alkohols, jā, kā es tagad negribu kaut kādu anti-alkohola propagandu taisīt, bet, teiksim, pārmērīgs alkohols, viņš ir tas, kurš cilvēku relaksē, kurš dod viņam labi justies jebkur, vai ne, gandrīz jebkuros apstākļos, un tad viņš pazaudē adekvātu skatu uz dzīvi. Ja? Tu būsi tāds, kas jūras vidū guļ, vai ne? Tur, kur ir vajadzīgs adrenalīns, un tur, kur vajadzīgi ir šie stresa hormoni un brēkt un pēc palīdzības. Un tur viņš var pat nesajust sāpes. Šodien ir tāda ļoti populāra lieta, jo nevienam nepatīk, ka sāp. Ja? Un tāpēc mēs varam šīs sāpes trankvilizēt ar daudzām un dažādām lietām. Fiziskie līdzekļi ir kā remdēt, kā mierināt sevi. Ja? Ir fiziskie līdzekļi, bet ir arī garīgie. Ir maldu mācība. Garīgais alkohols. Ir pastāv arī garīgais alkohols, kas radīs šo efektu, kas ir Jeremijas 6.14 rakstīts, sacīdā miers, bet kur miera nav. Un lūk, tas ir jāizšķir vienmēr, un mums ir vajadzīga pareiza izšķiršana, kur, kā saka, tās lampiņas, kad tu saka, ne, tās garīgās lampiņas, uz ko viņas reaģē. Ja? Kad tā viņas sāks, vai ne, trauksmes sist. Paldies, Juri. Ja tas kungs atļaus, tiksimies atkal pēc nedēļas. Cienījamie radio klausītāji, šodien ir iespējams zvanīt Jurim un uzdot savus jautājumus, un sākot no 2:00 līdz 5:00, tālruņa numurs 67 28 7118. 67 28 7118. Lai Dieva žēlastība un Dieva gars vada mūs. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!